Labdien! Šajā video epizodē par to, kā mēs varam veikt tādu datu analīzi. Paskatīsimies tādu vienu piemēru, šajā gadījumā par nodokļu maksātāju reitingu. Bet, protams, katram savā tēmā ir jāatrod šie dati. Un viens no datu avotiem ir šis data gov.lv, bet, protams, arī citus avotus var meklēt, kā piemēram Eiropas Savienībā. Un Eiropas komisija nodrošina šo Eurostatu, ir ļoti daudz informācija arī par nodokļu maksātājiem un dažādi nodokļu dati. Vai arī citādi internetā, piemēram, Google datu portālos vai citos šajos te portālos ir, kas ir dots piemērā, meklēt atbilstošus datus pēc atslēgas vārdiem vai attiecīgās informācijas. Un tad, kad dati atrasti, tad mēs viņus varam arī attiecīgi apstrādāt, vai nu mēs izmantojam savu zināšanas, Excel vai citas datu apstrādes, vai arī izmantot mākslīgo intelektu, kas ir tādi mūsdienīgi. Un tad šajā video epizodē paskatīsimies, kā mēs varam izmantot šos datus par nodokļu maksātāju reitingu un kā, var izmantot mākslīgo intelektu šo datu apstrādē. Ko mēs darām? Es atradu tātad data gov.lv šos reitinga datus, un attiecīgi šo failu mēs ielādējam datorā, vai arī mēs viņu saglabājam sev pieņemamā veidā, piemēram, Google Drive, un kas ir labāk, jo šie portāli, kas mākslīgo intelektu arī izmanto datu analīzē, savienot parasti ar šiem datu vai failu glabāšanas vietnēm, Google Drive vai OneDrive vai cits, un tad attiecīgi mēs šo failu attiecīgā formātā, CSV vai Excel, ko piedāvā, novietojam šajā failā, tātad šajā datu glabāšanas vietā. Tātad es jau esmu šo datu failu gan saglabājis, tad arī piedāvā ielādēt attiecīgs formāts. Vislabāk CSV, jo tas ir tāds datu failu populārākais formāts, un arī to tad, mazāk apjomu un attiecīgi visērtāk arī izmantot. Kad esam ielādējuši šo failu, tad pārceļam to uz Google Drive, un attiecīgi mēs redzam, kad šis fails ir arī Google failos pietiekami ielādēts. Un tad šajā piemērā mēs izmantosim mākslīgo intelektu Julius AI, bet var arī būt citi, attiecīgi, vai kas ir bezmaksas pieejami, vai varbūt ir iespējas arī kādam jau licenci, Es izmantoju dažādas, es izmantoju Copilotu, bet šajā gadījumā vairāk pamēģināsim arī Julius izmantot, kas ir tāds arī populārs datu analīzes rīks mākslīgais intelekts. Un es šo failu attiecīgi arī savienoju reitingu uzņēmumu LV ar šo Julius, un paprasīju vienkārši please provide analysis angļu valodā, bet tad iespējams arī latviešu valodā prasīt, rekur tas mans uzdevums pavisam vienkārši. Un par šādu vienkāršu uzņēmumā labi sagatavotiem datiem, varbūt citreiz nebūs tik labi tie strukturizēti. Šis mākslīgais intelekts tiešām lieliski sagatavoja tādu ļoti labu analīzi, kas mums prasītu iespējami daudz laika, kur viņš sadalīs, jau pats izdomājis tādu vispārīgu analīzi, pirms uzņēmuma sadalījumu pa reitingiem, kurā reitingā cik daudz uzņēmumu uzzīmēs pat attāli redzam, un jau tādu faktiski pats tādu interpretāciju veids, visbiežākais reitings ir B, un A reitingā, kas ir laba saistība izpilda, augstākais reitings ir 25,000 uzņēmumu, un pat jau tādu analīzes veids, kad lielākā daļa, kam ir B, būtu jāuzlabo saistības, un ļoti slikti arī, protams, tiem ir liela riska problēmas, un jābūt uzmanīgākiem. Un tas, kas ir labi, ka mākslīgais intelekts arī piedāvā jau turpmākos soļus, turpmākos uzdevumus, ko mēs paši varam arī izdomāt, un teikt viņam, lai viņš dara. Tātad vēl, teiksim, arī
izfiltrēt smalkāk kaut kādus datus vai veikt kaut kādus mums nepieciešamos lietas. Ja. Tāds ir tāds piemērs. Tātad, atceramies, tas tāds labs veids, kā izmantot datu analīzes un idejas vismaz, jā, un attiecīgi noformēt to pašiem, jā, jo faktiski jau bieži vien viņš varbūt piedāvā tos grafikus tādus nelabojumus, ja, ka mums var būt vajadzīgs citas krāsas vai citādāk, ja, tad tā informācija tur ir un paši varam tālāk jau apstrādāt vai pat arī izmantot, ja, Power BI šo datu jau arī tādai noformēšanai analīzē. Tātad ielādējam datus, piemēram, data.gov.lv atrodam vajadzīgos datus formātā, ja, novietojam tos Google Drive diskā vai citā mums pieņemamā veidā un izmantojam mākslīgo intelektu, piemēram, Julius vai Google AI Studio vai cita Copilots vai ChatGPT, ja, bet vairāk, protams, pastamies, ja, kas ir vairāk orientēti uz tādu datu analīzi, iespējams, tie tādi daudz precīzāk un daudz labāk izmantojam tieši datu analīzē. Lai jums